Sveiki visapkārt! Prieks jūs atkal redzēt! Mans vārds ir Maija, un šodien stāstīšu jums par nedēļas astroloģisko fonu no 23. līdz 29. jūnijam. Runāsim gan par saspringtajiem planētu stāvokļiem, kas šonedēļ būs nemazums, gan par to, kā iegūt maksimālu labumu no tā. Ieskicēšu arī jaunmēneša tendences un vēlmju sarakstu, kas ar to saistīts. Par šo man ir vesels video, katrai zodiaka zīmei, aicinu to noskatīties. Un visbeidzot parunāsim par atsevišķām planētu kombinācijām, kurām būtu jāpievērš šonedēļ īpaša uzmanība. Ja jums patīk mani video un vēlaties arī turpmāk tos skatīties, lūdzu īkšķīšojiet, abonējiet šo kanālu, lai arī turpmāk saņemtu šīs prognozes. Ierakstiet komentāros savas pārdomas, novērojumus par šo nedēļu. Varbūt ir kādas atklāsmes, ar ko vēlaties padalīties. Varbūt ir kādas noskaņas, kas ir aktualizējušās tieši šonedēļ. Un tā! Nedēļai kopumā pietrūkst gaisa elementa, kas nozīmē to, ka mums var pietrūkt viegluma, diplomātijas un spēja paskatīties uz situācijām no dažādiem skatu punktiem. Vai arī ir grūti novērtēt lietas tā objektīvi, it kā no malas skatoties. Nedēļas sākumā mēnesis vēl ir dilstošs. Mums ir ieteicams apkopot domas, atskatīties uz iepriekšējām 4 nedēļām un to, kas ir vai nav piepildījies, un kādus secinājumus mēs varam no tā izdarīt. Atceramies, ko mēs ievēlējamies, kad bija jauns mēnesis Dviņu zīmē, tātad pirms 4 nedēļām, un ierakstiet komentāros, kas no tā viss ir izdevies. Mēnesis jau 25. jūnijā uzsāks jaunu mēnesi ciklu, šoreiz tas būs Vēža zīmē, bet par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Arī šonedēļ visu nedēļu izjutīsim pretrunīgas enerģijas, kas saistītas ar Saturna un Jupitera kvadrātu, un tā jau sāk izskatīties kā tāda lielo spēku cīņa, kurš uzvarēs, tātad pesimisms vai optimisms. Aspekts būs aktuāls visu nedēļu, tādēļ tomēr atgādināšu tā iespējamās izpausmes, lai gan esmu par to runājusi jau arī iepriekšējos video. Tātad Saturna Neptūna savienojums Aunā pret Saules Jupitera savienojumu Vēža zīmē. Tātad, protams, aspekts ir diezgan sarežģīts, viņš ir pretrunīgs, viņš ir ļoti dinamisks, un tagad tiešām lūdzu ieklausieties uzmanīgi katrā no niansēm, jo kaut kas no šī visa jūsu dzīvē var izpausties diezgan spilgti un uzskatāmi, īpaši, ja jums ir planētas kardinālo zīmju 0 līdz 5 grādiem, tātad Auns, Vēzis, Svari vai Mežāzis. Tātad tagad aplūkosim katru elementu atsevišķi, lai labāk saprastu, kaut kas no tā visa jums jau kādu laiku noteikti rezonē. Tātad, pirmā jau ir tā pretrunīga kombinācija Saturna Neptūna savienojums Aunā, jo Saturns, kas ir disciplīna, realitāte un struktūra, un Neptūns, kas ir ilūzijas, garīgums un hauss, kopā savienojas Auna zīmē. Un tātad Saturns cenšas nostiprināt un dot formu, kamēr Neptūns tiecas izšķīdināt robežas. Un Auna zīmē šis savienojums nozīmē, ka šīs tēmas izpaudīsies gan caur iniciatīvu, caur drosmi, tātad Auna zīmes tēmām, jauniem sākumiem, bet arī impulsivitāti un potenciālu konfliktu. Tātad var rasties jautājumi par to, kas tad ir reāls, kas ir ilūzija, īpaši attiecībā uz jauniem projektiem vai personīgām iniciatīvām. Piemēram, cilvēki var uzsākt jaunus projektus vai attiecības ar lielu entuziasmu, bet saskarties ar neskaidrību un šķēršļiem, kas liek apšaubīt sākotnējos mērķus. Vai, piemēram, uzsākot jaunu biznesu ar neskaidru plānu, vai, piemēram, idealistiskām iecerēm, kas neatbilst realitātei. Mūsu vēlme var būt arī pēc ātriem rezultātiem, un tā var sadurties ar nepieciešamību pēc ilgtermiņa darba garīgajā attīstībā. Var rasties arī kaut kāda frustrācija, ja garīgā prakse nenodrošina tūlītējus un ātrus apgaismības brīžus. Dzirdam Auna enerģiju cauri. Var parādīties arī neskaidrības par to, kas ir patiesais līderis vai kurš ir atbildīgs par noteiktiem lēmumiem. Tātad šī enerģija arī var manifestēties kā vadošo personu vājums vai nekompetence, kas grauj uzticību.
Savukārt pretī šeit, un tas jau vēl nav viss, jau šīs enerģijas savstarpēji ir neharmonisks un rada dažādas konflikts, bet tam pretī vēl saspringtos aspektos nāk Saules Jupitera savienojums Vēzī, kur Saule, kas simbolizē mūsu apziņu un identitāti, un Jupiters, kas simbolizē izaugsmi, pārpilnību, optimismu un tādu dzīves prieku, savienojumā rada ļoti spēcīgu pārliecību un vēlmi tādu paplašināties. Savukārt Vēža zīmē, tātad tas var nozīmēt, ka mēs paplašināmies caur mājas, caur ģimenes, emociju, drošību un arī izcelsmes, tātad mūsu sakņu, mūsu piederības jautājumiem. Un tāpēc var rasties ļoti liela vēlme tieši nodrošināt savējos, paplašināt ģimenes loku vai veidot stipras emocionālās saites. Kā tas var izpausties dzīvē? Piemēram, te var būt pārmērīga emocionalitāte un idealizācija ģimenes lietās. Vai, piemēram, ļoti liela vēlme pēc mājīguma un drošības. Ja? Tātad mēs gribam lielāku māju, mēs gribam lielāku īpašumu, vai, piemēram, mēs plānojam ģimenes pieaugumu. Tātad šajā laikā mēs varam pieņemt kaut kādus lēmumus saistībā ar dzīves vietu. Jā, protams, ka ceļas arī pašapziņa, bet pašapziņa tieši par to, cik labi es par jums rūpējos, kā es varu gādāt, kā es varu apčubināt, kā es varu saistīties. Ja, tātad rūpējos par māju, par ģimeni. Un mēs varam šajā laikā tiešām justies stiprāki, laimīgāki, palīdzot citiem ģimenē. Tāda ir Saules Jupitera savienojums Vēzī. Bet tātad kvadrāts starp šīm divām enerģijām rada diezgan lielus izaicinājumus, jo jaunas iniciatīvas un garīgās tēmas, tātad auns, var sadurties ar vajadzību pēc emocionālās drošības un ģimenes vērtībām. Piemēram, te var būt konflikts starp jauniem mērķiem un ģimenes pienākumiem. Auns grib kaut ko darīt savu, un pie kā mēs gribam šos rezultātus ātri, bet ģimene saka, nē, mēs arī te esam, mums arī ir savas vajadzības. Un šī te Vēža enerģija var radīt ļoti spēcīgi piesaisti mājai un ģimenei, un mums ir tātad konflikts starp to, vai darīt ko savu, vai tomēr vairāk priekš ģimenes. Te var būt arī tāds reality check, ja, uz ideālistiskiem kaut kādām vīzijām, ja, jo Vēža idealizētā ģimenes aina var sadurties ar Saturna Neptūna šo te realitātes pārbaudi. Un var atklāties, ka ģimenes attiecības nemaz nav tik ideālas, kā šķiet, vai arī ir kaut kas nepieciešams, vai ir nepieciešams uzņemties atbildību par ilgstoši ignorētām problēmām. Jā, te personiskā neatkarība saskarās ar emocionālo atkarību, jo te var būt tādi jautājumi, kā tad līdzsvarot savas personiskās ambīcijas ar ģimenes vajadzībām. Lūk, varbūt arī, vecākās paaudzes sadursme ar jaunāko paudzi, jo Vēzis apzīmē tradīcijas un vecākus, bet auns ir jauns, enerģisks, iedvesmots, un ko tad tie vecie vispār zina? Tātad šeit varētu būt arī kāds konflikts. Labi, runājam par konfliktiem, bet kāda varētu būt ieteikuma? Ko tad darīt? Tātad skatāmies, turam acis vaļā, esam piesardzīgi ar idealizāciju. Tātad pacenšamies, skatāmies uz savām jaunajām iniciatīvām un jaunajām darbībām, caur realitātes prizmu un skatāmies, lai tas viss balstās uz kaut ko sakarīgu, tātad izmērāmu, saprotamu, lai mums ir plāns, nevis tikai sapņi un pieņēmumi. Šeit varētu būt arī jautājums par robežu noteikšanu gan personiskajās, gan profesionālajās attiecībās, jo Saturns ir tas, kas nosaka robežas, bet Neptūns viņas izpludina. Un tad ir jautājums, cik tālu tad es varu atļauties sev kraut virsū vai te kaut kādas manipulācijas iespējas vēl var pavīdēt. Tātad skatāmies, ko ar to visu darīt. Tātad neļaujam sev kļūt pārāk emocionālam un iejūtīgam, tik tālu, lai upurētos citu labā. Tātad atceramies arī par savām vajadzībām.
Protams, ka aktualizējas arī tādi jautājumi kā emocionālā inteliģence, jo Vēža zīmē esošās Saule un Jupiters pastiprina emocionālo pusi, un mums ir jāstrādā ar savām emocijām, jāatpazīst tās, jāmācās tās paust veselīgā veidā, un jāizvairās tātad, no kaut kādām impulsīvām emociju izpausmēm un īpaši attiecībās ar ģimeni. Vēl šeit ir daudzi visādi varianti, tie var būt atbildība par saviem sapņiem, tātad nevis tikai sapņo un stāsti, kā tu kaut ko iesi, skriesi, darīsi, bet reāli to izpildi. Tātad kopumā šis ir laiks, kad var nākties saskarties tiešām ar reālām atklāsmēm par to, kas ir patiesi svarīgs mūsu dzīvē, un es ieteiktu izmantot šo enerģiju, lai pārskatītu savas prioritātes un pieņemtu apzinātus lēmumus, kas ved pie ilgtermiņa stabilitātes un piepildījuma. 25. jūnijā, 13:32, mums ir jauns mēnesis Vēža zīmē. Par šo man ir atsevišķs video, kurā es runāju par vēlmju sarakstu katrai zodiekas zīmei. Jāteic, ka šis ir ļoti enerģētiski un emocionāli uzlādēts, lielu plānu un cerību pilns jaunmēnesis, jo tajā piedalās izaugsmes un optimisma un iespēju planēta Jupiters, kurš ir savā eksaltācijas zīmē, un arī mēnesis ir pārvaldības zīmē. Bet šeit es ieskicēšu varbūt kaut kādas dažas idejas, ko jūs varētu sarakstīt ar jaunmēnesi Vēža zīmē. Un jāteic arī, ka šī ir ļoti reta, tik veiksmīga planētu kombinācija. Tādēļ izvēlamies ļoti rūpīgi, ko tad ievēlēties, jo tam visam ir ļoti reālas iespējas piepildīties. Un tā, dažas idejas, ko mēs varam vēlēties ar jaunmēnesi Vēža zīmē. Vēža zīme vadošās tēmas ir mājas un ģimene, drošība, audzināšana, rūpēšanās, sajūtas, noskaņojums, arī kopšana un arī tāda, nedrošības atlaišana. Un tātad, kaut ko varam ievēlēties par šīm tēmām. Vēzis arī pārvalda pamatus, ieskaitot māju un ģimeni, intuīciju, tādu kā muguras smadzeņu sajūtu. Tātad mēs varētu varbūt vēlēties kaut ko, lai nostiprinātu savus pamatus. Piemēram, nopirkt īsto māju vai īsto laimīgo māju par cenu, kuru jūs varat viegli atļauties. Vai, piemēram, jūs varat ievēlēties sadarboties ar īsto nekustam īpašumu aģentu, kurš viegli pārdos manu māju par cenu, kas mani apmierinās. Vai arī jūs varētu ievēlēties piepildīt savas mājas atmosfēru ar mūziku, ar aromātu un citiem patīkamiem akcentiem. Vai jūs varat ievēlēties pavadīt laiku vairāk ar savu ģimeni. Vēža zīme pārvalda arī drošību, aizsargātību, piederības sajūtu, arī finansiālo drošību. Tātad jūs varat vēlēties sadarboties ar kādu tādā veidā, kas sniedz sirdi sildošu piederības sajūtu, vai arī jūs gribat aizsargāt sevi kaut kādos veselīgos veidos, ja? Arī par tādām tēmām jūs varat ievēlēties. Jā, Vēzis arī pārvalda tādas lietas kā procesus, trenēšanos, praktizēšanu. Vēzis pārvalda bērnību, augšanu, jauna sākuma izauklēšanu. Un šeit ir īstais laiks ievēlēties kaut ko, lai atbrīvotos no neveselīgiem uzvedības modeļiem. Vai, piemēram, apzināti un patstāvīgi praktizēt jaunu pozitīvu attieksmi savās attiecībās, vai, attieksmē pret kaut ko. Jā, mēs vēl varam, piemēram, ievēlēties vairāk savstarpējo rūpju un gādības sajūtu savās attiecībās ar kādiem cilvēkiem, vai savās mājās. Vai arī mēs varam ievēlēties mācēt lūgt palīdzību veidos, kas dod spēku man un apkārtējiem. Ja? Tātad kaut ko par šīm tēmām, kas rada piederības sajūtu, kas rada aprūpēšanu, tādu mīļumu un siltumu.
Vēzis, protams, ir arī par noskaņojumu maiņām, par savu sajūtu apzināšanos, arī pret jūtīgumu, pret citu cilvēku sajūtām. Nu, piemēram, ja līdz šim jūs esat bijuši varbūt ļoti emocionāli reaktīvi un nezināt, kā savas sajūtas paust sociāli pieņemamā veidā, jūs varētu vēlēties, piemēram, paust savas sajūtas apzinoti atbalstošos un atbildīgos veidos. Vai, piemēram, vēlos apzināties apkārtējo sajūtas, ja? Nevis, teiksim, kaut kā instinktīvi reaģēt vai spontāni, bet saprast, šim cilvēkam ir vajadzīgs tas, un es apzināti tātad to saprotu un reaģēju nevis spontāni un kaut kā instinktīvi, bet apzināti. Jā, varam vēlēties arī, atbrīvoties no neveselīgiem ēšanas ieradumiem, vai, piemēram, varam ievēlēties izbaudīt tādus produktus, kas man ir veselīgi, vai, piemēram, ja mēs gribam uzlabot ģimenes atmosfēru vai attiecības ar vecākiem, varam ievēlēties atrast īstos vārdus savai mammai un radīt savstarpējās sapratnes, cieņas, mīlestības un atbalsta pilnas attiecības. Šīs ir pārdomas par Vēža zīmes jaunmēnesi, plašāks izklāsts ir atsevišķā video, bet mēs ejam tālāk, jo 26. jūnijā Merkurs veido sekstilu ar Urānu, un tai pašā vakarā, 26. jūnija vakarā, viņš pāriet jaunā zīmē, Lauvas zīmē. Te ir ļoti visādas interesantas, svaigas, radošas idejas. Jo sekstils ir harmonisks aspekts, kas piedāvā iespējas un atbalstu īpaši attiecībā uz komunikāciju un jaunu ideju īstenošanu. Ko tas nozīmē? Tātad, teiksim, Merkurs, kamēr viņš ir Vēža zīmē, viņš liecina par tādu komunikāciju, kas ir emocionāli piesātināta, intuitīva, orientēta uz mājām, ģimeni un drošību. Savukārt, Urāns te ienes pārmaiņas un inovācijas. Ja? Un kopā tas varētu izpausties tādā veidā, ka šeit ir radošas un inovatīvas idejas, piemēram, par mājām un ģimeni. Piemēram, kādas praktiskas idejas par to, kā uzlabot dzīves telpu, teiksim, rast jaunus veidus, kā radīt drošību savā ģimenē, vai pat sākt jaunu hobiju, kas ir saistīts ar mājām. Te var, piemēram, intuitīvi saprast kaut ko par naudas lietām vai investīcijām, jo Urāns ir Vērša zīmē, un te var parādīties pēkšņas idejas par to, kā labāk pārvaldīt savus resursus vai atrast netradicionālus peļņas avotus. Šī kombinācija arī dod spēju emocionāli atbrīvoties no veciem paradumiem, jo Urāns atšķeļ visu to, kas ir liekais. Tātad, ja ir bijuši kādi emocionāli bloki vai iesīstējuši paradumi, kas saistīti ar drošību vai pagātni, tad šis aspekts var sniegt iespēju ieraudzīt situāciju kā no cita skatu punkta ar tādu radošu pieeju un atrast risinājumu, kā to visu mainīt. Kam šeit būtu jāpievērš uzmanība? Tam, ka tomēr turam prātu atvērtu, un, lai gan šis ir harmonisks aspekts, Urāns vienmēr ienes kaut kādu tādu kā pārsteigumu elementu. Tātad esam gatavi negaidītām idejām vai izmaiņām, kas var parādīties mūsu prātā, bet tomēr saglabājam veselo saprātu un skatāmies, cik tas ir tomēr noderīgi. Protams, uzticamies savai intuīcijai, jo Merkurs Vēzī ļoti intuitīvs un savienojumā ar Urānu tas var būt tieši pilnīgi tāds atklāsmes, ja, kaut kas ir ļoti negaidītas sajūtas vai negaidītas atrisinājums, negaidītas atbildes. Tātad ieklausamies iekšējā balsī, uzticamies tam. Un, protams, ka Urāns versija ir par tādām praktiskām inovācijām, un tas ir tātad lieliskas idejas var rasties, bet svarīgi tās ir arī pielietot un integrēt savā dzīvē, nevis tikai, superīga ideja, kā saka, pafantazēsim par to. Jā, kopumā tātad šis te aspekts sola tādu dienu, kad jūsu prāts ir tiešām atvērts jaunām idejām, tieši praktiskā plānā, īpaši saistībā ar mūsu emocionālo un materiālo drošību. Un es ieteiktu izmantot šo enerģiju, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.
Bet, kā jau es teicu, vakarpusē Merkurs pāriet lauvas zīmē, kurā tas uzkavēsies līdz pat 11. augustam. Un pārējot lauvas zīmē, tātad Merkurs, kas simbolizē komunikāciju, domāšanu un mācīšanos, te vairāk tātad akcentu liek uz radošumu, drosmi, pašizpausmi, dramatismu, vadību. Tātad mūsu domāšanas un komunikācijas veids iegūst jaunu, spilgtāku nokrāsu. Kādi šeit varētu būt akcenti? Mēs varētu kļūt daudz drosmīgāki un pašpārliecinātāki savā runā. Vairs nekādas kautrēšanās, te ir vēlme izcelties un būt uzmanības centrā ar to, ko mēs runājam, ar to, ko mēs domājam, ar mūsu idejām, ar mūsu prezentācijas mākslu. Arī sarunas var kļūt mazliet dramatiskākas, mēs mazliet uzspēlējam, kļūstam mazliet tā kā aktieri, teatralizēta runa, ar mērķi pievērst sev uzmanību. Bet principā tas ir lielisks laiks publiskajām runām vai arī prezentācijām, kur nepieciešams pārliecināt un iedvesmot. Varētu aktualizēties arī vēlme izpausties tieši caur mākslu, rakstīšanu, mūziku vai jebkuru citu radošu darbību, jo arī mūsu idejas, ko simbolizē Merkurs, kļūs oriģinālākas un inovatīvākas, un mums būs drosme par tām runāt un parādīt pasaulē. Protams, šeit pieaug vēlme pēc atzinības, jo mēs vairāk meklēsim komplimentus par saviem sasniegumiem, un mēs varam justies arī aizskarti, ja mūs nenovērtē, mūsu sasniegumus nepamana un mūsu idejas netiek pietiekami novērtētas. Tātad esiet dāsni, gatavi dalīties ar uzslavām, bet arī apzinieties savu vērtību. Protams, lauvas zīme ir saistīta ar bērniem un var aktualizēties tēmas arī par bērnu izglītību, viņu talantu attīstīšanu un radošo audzināšanu. Tātad svarīgāka ir arī kļūst komunikācija tieši ar bērniem vai par bērniem vai dēļ bērniem. Lauva ir līderis un Merkurs ir par komunikāciju, un šis ir lielisks laiks, lai izmantotu un uzņemtos līderību projektos, kas prasa komunikācijas prasmes. Tātad viss ir par to, lai mēs attīstītu komunikāciju, lai mēs nebaidītos iet uz skatuves un uzstāties. Un te vienīgi ir jāņem vērā, ka lauva ir lepns putns, tā teikt. Mēs varam būt ļoti lepni par savu viedokli un mums būs grūtāk pieņemt kritiku. Mēs varam kļūt arī nedaudz augstprātīgāki attiecībā uz savām zināšanām un idejām. Tātad šī joma ir jāpieskata un mazliet jāpiesargās. Bet kopumā Merkurs lauvā ienesīs drosmi, pašapziņu un radošumu mūsu komunikācijā un domāšanā, un es ieteiktu izmantot šo laiku, lai drosmīgi runātu par savām lietām, dalītos ar savām idejām un uzņemtos vadību tur, kur tas ir nepieciešams. 26. jūnijas vispār ir diezgan tāda enerģētiski spēcīga diena, jo šeit ir arī Saules Marsa sekstils, kuru kopumā, mēs izjutīsim visu nedēļu, bet akcents ir uz 26. jūniju. Un kā tad tās, redziet, Mars aktivizē visu, kam pieskaras, un te viņš pieskaras Saulē. Atceramies, ka Saule bija savienojumā ar Jupiteru, un tā veidoja kvadrātu ar Saturna, Neptūna savienojumu, kas bija tā gāze, bremze. Ko lai izvēlētos? Pozitīvais uzvarēs vai negatīvais? Un tagad tomēr pret Jupiteru un Saules savienojumu nāk Mars, un tas saka, galvenais ir par darīšanu. Un jautājums, tad kāda tieši darīšana? Jo Mars uz šo brīdi jau būs pārgājis jaunavas zīmē, un tā ir tieši tāda praktiskas lietas, praktiska darīšana, iniciatīva, kurai ir kaut kāda rentabilitāte. Tātad
vēlme rūpēties par citiem izpaužas caur praktisku palīdzību, caur praktisku servisu. Enerģija tiek virzieta uz mājokļa uzlabošanu un ikdienas pienākumu precīzu izpildi. Sasniegums darbā un pienākumu veikšana dod emocionālo drošības sajūtu. Arī iniciatīva un darbība ir vērsta uz citu cilvēku atbalstīšanu un palīdzēšanu. Dzirdam, ja to praktisko pieskaņu. Lielāku uzmanību arī detaļām un organizētībai tieši ģimenes un mājas vidē, tāpēc, ka Saule ir Vēža zīmē, kas simbolizē ģimeni un māju, un Mars ir vairāk par praktisku rīcību. Un vēl pēdējais ieteikums šim aspektam ir tātad attiecas uz veselību un labsajūtu, jo šeit mums var būt vēlme uzlabot veselību tieši caur praktiskām metodēm un rūpēm par ģimeni. 28. jūnijas, atkal jau tas pats mūsu varonis Merkurs, veido trigonu, tas ir harmonisks aspekts, pret Saturnu Neptūnu savienojumu Aunā. Un kā tad tas mums varētu izpausties? Tātad mūsu radošās idejas, kas ir Merkurs lauvā, iegūs skaidru struktūru un disciplīnu, ļaujot tās praktiski īstenot, izkliedējot jebkuras neskaidrības vai ilūzijas, kas būtu Neptūns. Piemēram, ja jūs sen sapņojāt uzrakstīt grāmatu vai radīt kādu mākslas darbu, tad šajā laikā jums pēkšņi rodas, skaidrs un realistisks plāns, kā sākt rakstīšanu, gleznošanu vai, ko jūs tur esat izdomājuši, ja? Tātad ignorējot kaut kādas šaubas. Tā, protams, ir arī drosmīga un praktiska komunikācija, jo Merkurs ir lauvā, bet par cik viņam ir harmonisks aspekts ar šo interesanto savienojumu, tātad Neptūns ar Saturnu, mēs savas sarežģītās un tādas sensitīvās domas varam izteikt skaidri un saprotami, bez liekām emocijām. Novadīt kaut kādu sarežģītu komandas diskusiju par kaut kādu jaunu projektu, kur mēs varam skaidri un saprotam formulēt domas un novadīt līdz katram diskusijā iesaistītajam. Tā var būt arī laba vīziju materializēšana, jo mēs šeit varam pārvērst ideālistiskas vīzijas vai garīgās atklāsmes taustāmos un ilgspējīgos projektos. Piemēram, ja mēs esam iedvesmojušies no garīgā ceļojuma, tad mēs varam, atbraucam mājās un izveidojam kaut kādu konkrētu plānu vai konkrētu projektu, lai realizētu kaut kādas tās savas atklāsmes un ieviestu tās dzīvē. Lūk. 29. jūnijā Merkurs lauvā nostājas opozīcijā Plutonam ūdensvīrā. Un šim aspektam gan es gribētu, lai jūs pievērstu īpašu uzmanību, jo te var būt kaut kādas varas cīņas komunikācijā, kur mēs varam gribēt dominēt sarunās, uzspiest savu viedokli, panākt kaut ko par katru cenu, centieni pārliecināt par savu ideju, ignorējot citu cilvēku argumentus. Tā ir tāda doma iet līdz galam, piespiest cilvēku man piekrist. Arī tādas manipulācijas spējas, pie kam gan paši mēs varam gribēt manipulēt ar citiem, gan arī citi var mums uzspiest kaut ko. Ja? Tātad esam vērīgi, paskatāmies, vai tiešām tās mūsu idejas ir jāuzspiež par katru cenu, vai tiešām viss ir tikai melns un balts un nav nekādi starptoņi. Te mēs varam arī, mums rodas vēlme kaut ko izzināt līdz galam, lasīt starp rindiņām, bet risks ir aiziet jau paranojā, kad mēs skatāmies, viņš saka to un to, bet tur noteikti ir kaut kas cits apakšā. Nē. Tātad esam piesardzīgi, saprotam, ka cilvēkiem var arī būt slēptie motīvi, bet tomēr neaizejam galējībās, nesaskatām visur draudus un ka visur ir kaut kādas slēptie signāli, necenšamies visur lasīt starp rindiņām.
Jā, te mēs varam saskarties arī ar situāciju, ka mūsu un citu personiskie uzskati tiek apšaubīti vai izaicināti, ja? Kad mēs iekļūstam kaut kādās karstās diskusijās, nu, piemēram, par sociālo taisnīgumu vai par kaut kādiem grupas darbiem vai kaut ko tādu. Jā, kā jau es pirmīt minēju, var būt vēlme manipulēt ar informāciju, mēģināt to pasniegt citādā gaismā vai sev par labu. Esam piesardzīgi, te var būt kaut kādas galējības. Un tomēr ir arī labās ziņas, ka šāds te aspekts, tātad Merkūra Plutona opozīcija, var radīt vajadzību atteikties no veciem un savu laiku nokalpojošiem domāšanas šabloniem. Nu, piemēram, ja jūs visu laiku uzskatījāt, ka kaut kādas lietas ir jādara tikai tādā un tādā veidā un nekad ne citādi, un nezinu, un zeme ir nezinu, apaļa vai teiksim, laiks ir tikai lineārs, nu tad tagad jūs varat saskarties arī un pārskatīt šos uzskatus, nu, piemēram, saprotot, ka laikam nav nu, teiksim, laikam nav telpas robežu, nu, piemēram, ja, laika un telpas robežu, ka laiks var nebūt lineārs, nu, vai kaut kādas citas idejas, jā. Kas vēl, protams, arī mēs varam saskarties ar diezgan asu kritiku kaut kādām jaunām un inovatīvām idejām. Tātad lauvas zīme nostājas pretīm Plutonam, kurš visu apšauba, kas kritizē. Tātad skatāmies šajā laikā. Labās ziņas ir tādas, ka tas pāries. Tas ir aktuāls tikai šajā nedēļā, īpaši nedēļas beigās, un saglabājam mieru un skatāmies, lai mēs paši neesam tādi, kas uzspiež savu nu, kaut kādu viedokli par katru cenu. Un mācamies nospraust arī pareizās robežas, lai arī ar mums nevar manipulēt. Jo manipulēt var ar bailēm, ar vainas sajūtu, ar kaut kādu nepilnības sajūtu, ar vēl kaut ko. Skatāmies, izzinām paši savas dziļākās bailes, izzinām paši, kas tad ir tie mūsu noslēpumi, kurus mēs negribētu publicēt. Ja? Un tad mums būs vieglāk saprast, kā ar to visu tikt galā. Un apkopojot visu iepriekš sacīto un šīs nedēļas tēmas, jāteic, ka šī nedēļa būs tiešām enerģijas un aktivitātes pilna. Izmantosim to, lai izpaustos drosmīgi un pārliecināti, lai risinātu praktiskus jautājumus un pastāvētu uz savām vērtībām, un lai jums veiksmīga un iedvesmojoša nedēļa. Tiksimies nākamajos video!